Sveicināti jaunieši un vecāki! Turpinam iet cauri 2025. gada 9. klases matemātikas eksāmenam, un šodienas epizodē mūs sagaida aritmētiskā progresija, teksta uzdevums un dažādi vienādojumi. Ko tur daudz? Ķersimies klāt! 5. uzdevums. Dota aritmētiskā progresija AN, kuras pirmais loceklis ir A1 vienāds 3. Katrs nākamais loceklis ir par 2 lielāks nekā iepriekšējais. Skatāmies pirmo punktu. Nosaki aritmētiskās progresijas diferenci D. Tātad diference ir aritmētiskajā progresijā tāds skaitlis, par kuru atšķirās katrs nākamais loceklis. Un šeit uzdevumā šī diference ir norādīta otrajā teikumā. Katrs nākamais loceklis ir par 2 lielāks nekā iepriekšējais. Un diference līdz ar to ir 2. Tik vienkārši rakstu 2. Skatāmies nākošo punktu. Nosaki aritmētiskās progresijas 4. locekli A4. Tā kā šis A4 atrodas ļoti tuvu A1, mēs varam veikt tādu darbību, ka mēs pieskaitīsim diferences tik tālu, līdz mēs tiekam līdz A4. Un tas izskatās sekojoši. Tātad A1 es pierakstu kā 3, A2 būs par 2 lielāks, tātad 5, A3 būs par 2 lielāks nekā A2, tas būs 7, un visbeidzot A4 būs par 2 lielāks nekā A3, līdz ar to tas ir 9. Tātad A4 mums ir 9. Šo uzdevumu varēja arī rēķināt citādāk, izmantojot vispārīgā locekļa formulu. AN ir vienāds ar A1 plus N-1 reiz diference. Šī formula viņai ir domāta tādiem gadījumiem, kad ir loceklis ļoti liels jāaprēķina. Šajā gadījumā, kad ir A4, mēs diezgan aši varējām aizskaitīt līdz A4. Nu lūk, 9 un uzdevums izpildīts. 6. uzdevums. Lai sarīkotu pasākumu, jāmaksā 280 eiro par telpu īri un 25 eiro par katru dalībnieku. Lasam pirmo punktu. Aprēķini pasākuma izmaksas, ja tajā būs 100 dalībnieku. Tad vēlreiz paskatīsimies uz to, kas mums ir dots. Kad, lai sarīkotu pasākumu, jāmaksā 280 eiro par telpu īri, tas izklausās pēc kaut kādām fiksētām izmaksām. Jā, fiksētas, kuras nemainās. Un tad ir 25 eiro par katru dalībnieku. Tātad kaut kāda mainīgā daļa. Un tad mums ir pateikts, ka mums ir 100 dalībnieku. Tātad izmaksas 100 dalībniekiem. Noteikti fiksētā daļa nāk pirmā, tātad 280 eiro ir fiksētā daļa, un tad mums ir jāskaita mainīgā daļa, kur 25 eiro un 100 dalībnieki, un matemātiski tas pārvērš kā 25 reiz 100. Rakstu 25 reiz 100. Nu, un tagad atliek izrēķināt. Tad 25 reiz 100 ir 2500, un 2500 plus 280 ir 2780. Nu, lūk, un piemērs izpildīts. Tālāk. Uzraksti izteiksmi pasākuma izmaksu aprēķināšanai, ja pasākumā piedalās X dalībnieku. Šis punkts ir cieši saistīts ar iepriekšējo, un mēs uz viņa atspērsimies. Tātad, lai mēs uzrakstītu izteiksmi, mums ir jāskatās, kas mums ir dots. Tātad 280 eiro vēlreiz ir fiksētā daļa, to es rakstu pirmo. Plus nākošā lieta ir 25 eiro par katru dalībnieku. Šie 25 eiro ir fiksēta maksa. Līdzīgi kā, piemēram, cena par kilogramu. Tā ir fiksēta maksa, bet dalībnieku skaits ir tas, kas var mainīties, un tas ir X, tātad reiz X. Un šādi izskatās izteiksme 280 plus 25 X. Uzdevums izpildīts. 7. uzdevums. Skatāmies pirmo punktu. Atrisini vienādojumu X mīnus 4 vienāds ar 11. Tātad šis mums ir klasisks lineārs vienādojums. Un kā tad mēs viņu risinām? Vispirms pārrakstīšu X mīnus 4 vienāds 11.
Šajā gadījumā mēs 4 nesīsim uz otru pusi, tātad -4 ceļo uz otru pusi, un ceļojot uz otru pusi, -4 pārtop par +4. Tātad rakstu x vienāds 11 plus 4. Izpildu darbības un iegūstu, ka x ir vienāds 15. Tieši tik vienkārši. Nu, lūk, skatāmies nākošo piemēru. Nākošais piemērs. Atrisini vienādojumu 2x kvadrātā plus 7x mīnus 4 vienāds 0. Šis savukārt ir klasisks kvadrāta vienādojums, kuru mēs risināsim ar diskriminantu. Pirmais, ko es izdarīšu, pierakstīšu koeficientus. Tātad, ja kāds vēl nezina, tad klasisks kvadrāta vienādojums savā formā izstās šādi. Ax kvadrātā plus bx plus c vienāds 0. Un tas, ko mums vajag noskaidrot šos koeficientus, jo ar šiem koeficientiem mēs reiķināsim kvadrāta vienādojuma saknes. Tātad A šajā gadījumā mums būs 2, B šajā gadījumā mums ir 7, un C mums šajā gadījumā ir -4. Tātad sāksim risināt diskriminantu. Tātad diskriminantam, protams, ir sava formula B kvadrātā -4ac. Nu, lūk, un mūsu uzdevums ir šos koeficientus A, B un C ļoti rūpīgi un pareizi ievietot formulā. Tātad pirmais ir B kvadrātā, tātad 7 kvadrātā -4 reiz A, kas ir 2, un reiz C, kas ir -4, bet es uzrakstīju C, tūlīt jānodzēš. Tātad iekavās -4, un nu lūk, šī ir svarīga daļa, jo šis -4 kopā ar šo -4 mainīs šeit zīmi. Un tas ir svarīgi to pamanīt, jo ja šeit nenomaina zīmi, tad sanāk cits skaitlis un viss rezultāts auzās. Tātad 7 kvadrātā 49, -4 reiz -4 ir 16, plus 16, un reiz 2 32. Rakstu plus 32. 49 plus 32 ir 81. Vēl viens tāds tā kā padoms, ja tev sanāk skaitlis, no kura var izvilkt kvadrātsakni, tad viss ir kārtībā, bet ja tev sanāk skaitlis, no kura kvadrātsakni nevar izvilkt, tad ir ļoti liela iespēja, ka tu esi kļūdījies, un tev ir vēlreiz jāpārskata savs diskriminanta aprēķins. Tā kā mums sanāca 81, tad visticamākais, ka mēs visu esam pareizi izdarījuši. Nu, lūk, ejam tālāk pie vispārīgās sakņu formulas. Tātad vispārīgā sakņu formula x. Vispārīgā nerakstīšu tā, tas ir x virsotne, rakstīšu vienkārši x. Tātad -b plus mīnus kvadrāta sakne no diskriminanta dalīts ar 2a. Un tad rakstu vienāds, -b nozīmē b loceklis ar pretēju zīmi. Tātad, ja b loceklim ir +7, tagad būs -7, plus mīnus kvadrāta sakne no diskriminanta, tātad kvadrāta sakne no 81 ir 9, un apakšā 2a, tātad 2 reiz a, tas ir 2 reiz 2, jeb 4. Un tad rakstam pirmā sakne, ņemsim ar plusu, tātad -7 plus 9 dalīts uz 4. Tūlīt izrēķināsim, -7 plus 9, tas ir 2/4, jeb 1 puse. Citi var rakstīt arī 0,5. Tātad tā ir viena sakne, un otra sakne x2 ir -7, -9 dalīts uz 4. Šajā gadījumā -7, -9, -16 dalīts uz 4 būs -4, un tā ir otra sakne. Nu, lūk, un uzdevums izpildīts. Esam izgājuši cauri no 5. līdz 7. uzdevumam no 9. klases matemātikas eksāmena. Ja jums patika mans skaidrošanas un mācīšanas stils, droši sekojiet un laikojiet, un ja vēlaties ar mani darboties individuāli vai grupu nodarbībās, droši rakstiet. Visādi citādi tiekamies ar jums nākamajā epizodē. Tā!